Sveiki visiem! Klāt ir kārtējā otrdiena 16:00 un mēs tiekamies KBT Facebook lapā. Mums ir šodien viens neliels tests, kur tādēļ pirms mēs ejam tālāk, es gribētu pārliecināties par divām lietām. Par vienu lietu, vai jūs dzirdat mani, vai laba skaņa, tādēļ, ka mēs bišķiņu citu setupu esam izmēģinājuši, un vai bilde strādā labi, un vai nav, teiksim, tāda aizture. Tās divas lietas, ko es gribu notestēt. Varbūt jūs mums varat palīdzēt, pastāstīt no savas puses, kā tur izskatās viss. Un es ceru, ka viss būs lieliski. Tūlīt pastīsimies. Tā. Laikam izstās daudz normāli. Viss strādā, jehu. Tātad tas ir mūsu mazais skaņas upgrades, jo piedodiet, ja mums ir vēl kaut kādas nepilnības tajā procesā, mums ir skaņas un bildes upgrades būs. Mums jau labu laiku jau bija iespēja it kā pieslēgt, un mēs tur višķiņ eksperimentējām un tā kā tālūk. Bet labi, es domāju, ka sākam un ķeramies klāt. Jā, laikam viss ir forši. Ļoti labi. Tātad ķeramies klāt, sākam Facebook live, skatos, ka cilvēks soli pa solim nāk, un tie, kas pieslēdzas varbūt pirmo reizi, mani sauc Edgars Kebe, un mēs esam uzņēmums KBT, un mēs nodarbojamies ar mājaslapu un internetu veikalu uz izstrādes WordPress bāzes. Un katru otrdienu, 16:00, mēs šeit Facebook grupā dalamies ar noderīgu, vērtīgu informāciju un pilnīgi bez maksas. Mēs stāstam par web izstrādi, par SEO optimizāciju, par digitālo mārketingu, par UX lietām, par internetu veikaliem, par e-komerciju, dažādām lietām. Mēs katru nedēļu kaut kādu pieredzi vai kaut kādu zināšanu vai kādu idejām dalamies. Šīs nedēļas tēma, kā pircēju ceļojumu integrēt satura stratēģijā. Un tā ideja ir ļoti vienkārša. Teiksim, jūs esat dzirdējuši arī kādos mūsu iepriekšējos Facebook laivos, kur mēs stāstam par pircēju ceļojumu un diviem svarīgiem konceptiem, kur vienmēr ir pircējs, tas būs jūsu potenciālais klients, kam vajag produktus un pakalpojumus, un kuram ir kaut kāda problēma, kur vajag atrisināt un tā tālāk. Un vienmēr, lai šis potenciālais klients, jeb pircējs, sasniegtu galamērķi un iegūtu risinājums vai problēmai, atrisinātu to situāciju, kas viņam ir nepieciešama, lai viņš varētu to norealizēt un nodrošināt, viņš ies cauri kādam pircēju ceļojumam, kas sastāv no vairākiem posmiem. Un jautājums ir, protams, vienmēr šādas tādas teorijas forši parunāt par viņām, padiskutēt un tā tālāk, un visi forši. Bet jautājums, kā šādu teorētisku konceptu ieviest realitātē, kā šādu teorētisku konceptu ieviest ikdienas tajā darbā. Tas ir tas, par ko mēs stāstīsim šodien Facebook laivā. Un pirms mēs ejam tālāk, es gribu izstāstīt tie, kas pievienojās. Varbūt jūs neziniet, varbūt jūs neredzējāt un palaidāt garām, bet mēs šajā pirmdienā palaidām jaunu projektu, kas saucās E-komercijas akadēmija. Un mēs piedāvājam mājaslapu izstrādes kursu 12 nedēļu garumā, kuru laikā jūs iemācīsieties izveidot mājaslapu no A līdz Z, pilnu ciklu, bez programmēšanas uz WordPress bāzes. Katru nedēļu nāks ārā viena video lekcija, kurā es stāstīšu un rādīšu ekrānā, kā tas darām, stāstīšu arī par šāda veida lietām, kā pašu pircēju ceļojumu, par pircēju personām, par visādiem KPI-iem, mērķu uzstādīšanu, tad par dizainu, kā saturu sagatavot, kā SEO draudzīgu struktūru visu veidot, arī WordPress kā uzstādīt, saturu kopēt struktūru, visu tā kā no sākuma līdz beigām, pilns cikls 12 nedēļas. Vakardien startējās grupa, šo vakardien viņiem iznāca ārā pirmā ievadlekcija un tika pievienoti visi slēgtie Facebook grupai. Mēs esam gandrīz 30 cilvēki, 29 vai 30 cilvēki. Un, ja tu gribi un ja tu šo te palaidz garām, tad tev ir iespēja vēl šobrīd pievienoties šim te kursam, šai apmācībai. Un Ani iekopējas komentāros linku, un jūs varat aiziet tur pieteikties un vēl šodien un tikt šajās dienās tik vēl klāt, jo tad, kad mēs iesim uz tālāk, jums vienkārši būs grūtāk noķert, un tad jums būs jāgaida nākamā grupa, kas būs pēc vairākiem mēnešiem. Tādēļ izmantojiet to iespēju vēl šobrīd pieteikties, aiziet tajā atvērumā, atstājot savu kontaktinformāciju, mēs sazināsimies jums un visu organizēsim tālāk. Tā kā tas ir kaut kas tāds, ko jūs nekur citur neiemācīsies, lai Latvijā neviens nepasniedz tāda veida kursu no sākuma līdz beigām, rādot, stāstot un atbalsta grupām vispārējais. Tā kā izmantojiet iespēju, ejiet, pieskieties un jūs tiešām iemācīsies daudz ko jaunu, daudz ko liederīgu. Tā kā to noteikti dariet.
tad es ķeršos klāt, izstāstīt par galvenajām pāris lietām. Jūs droši Facebook Live laikā varat uzdot jautājumus. Mēs mēģināsim soli pa solim arī atbildēt, jo procesā es paskatīšos pa laikam, un tad mēs arī iesim, teiksim, tā kā soli pa solim cauri. Es paskatīšos, ko jūs esat uzrakstījuši, atbildēšu, kā jūs droši rakstiet, kaut kādā brīdī varēšu pieslēgšos. Tad tas, ko par to satura stratēģiju konceptuāli runājot, tas, kā es saprotu stratēģiju sastāv parasti no 3 tādiem galvenajiem, punktiem, kas ir diagnoze situācijas, tā kā apzināšanās, otrs ir tādas kā vienotas vadlīnijas, pēc kurām virzīties pretī mērķa sasniegšanai, un trešais ir kaut kādas noteiktas instrukcijas vai principi, kas ir jāievēro, un vienota rīcība pretī tādam rezultātam. Un parasti šie elementi savstarpēji integrēti. Un tad, kad runājot par satura stratēģiju, tas nav vienkārši par to, ka jūs paņemat un uzrakstiet kaut kādu bloga rakstu, iemetiet mājaslapā, bet tas ir tas, kad, piemēram, tas pats satura radītājs domā veselā tādā kopumā par to, kādā veidā gudri saturu radīt, kā radīt saturu pakalpojumiem, kā radīt bloga rakstus, kā radīt saturu sociālos medijos, dažādos kanālos vai kādos citos reklāmrakstos. Tas ir vesels kopums, kas beigās vienmēr tādā biznesa kontekstā vedīs jūsu potenciālo klientu, ja pircēju personu, viņš vedīs vienmēr uz mērķa sasniegšanu, uz to gala rezultātu. Tādēļ tā manā uzsverē, tas, kā es to redzu un kā arī ir par to stratēģiju un attiecībā satura stratēģiju, tas ir tāds kā mērķiecīgs, koordinēts plāns, pēc kura tiek izveidots saturs, ar kurā tiek komunicēts ar potenciālo pircēju, teiksim, klientu. Tas saturs dažādos posmos tiek viņam tā kā dots, dalīts, iebarots, kuru viņš palasa, apgūst kaut ko jaunu un arvien tuvāk nāk pirkuma veikšanas rezultātam, un beigās viņš nopirks tieši no jums tos produktus un pakalpojumus. Pirmais, ko es gribētu, kas pirmais solis parasti pircēju ceļojumā ir awareness, jeb apzināšanās, ka jūsu potenciālais klients, potenciālais pircējs, kurš ir kaut kur ārā plašajā pasaulē, viņam rodas problēma, kaut kāda vajadzība, nepieciešamība, viņš pamana kaut kādu iespēju. Un tas, ko viņš dara, viņš pirmkārt identificē, ka viņam ir problēma. Piemēram, uzņēmumam kritusies pārdošanas apjoms, vai, piemēram, cilvēkam parādīsies aizdomīga dzimumzīme. Mašīnām riepas, piemēram, mašīnai, stūri sāk trebēt, kaut kas nav kārtībā, vai tur nodilusi riepa vienā pusē aizdomīgi. Kaut kas sāk sāpēt organismā. Tās ir tie elementi, kas rada to awarenessu par to, ka man ir kaut kas nav kārtībā, kaut kāda problēma radusies. Un tas ir tas viens no tiem posmiem, kurā cilvēkam rodas tas sapratni, kad ir kaut kāda problēma. Viņš kaut kādu informāciju sāk vākt iekšā, viņš kaut ko vairāk sāk interesēties. Dažādos resursos iet meklē un vāc informāciju. Agrāk savā laikā mēs gājām pie draugiem, radiem paziņām, to prasījām, interesējāmies apkārt, uzziņām varbūt parasto telefonu. Mūsdienās ir pieejams internets, telefoni, datori, planšetes un to, ko mēs varam darīt. Ja man kaut kādi jautājumi ir risināt, ko es daru, es ieeju telefonā, uzreiz eju Google, zvanu, rakstu sociālos medijos, meklēju risinājumu un man nekur nav jāiet, es dodos šeit uz Google. 67% mūsdienās, 67% no pircēju ceļojuma notiek tieši digitālajā vidē. Tas nozīmē, ka lielākā daļa no šiem te posmiem visiem notiek digitālajā vidē. Un nākamais posms pēc tam, kad cilvēkam ir radusies tā kā awareness par to, ka ir jautājums, kurš jārisina, nākamais solis būs consideration, kas ir, kad cilvēks ir pieņēmis lēmumu. Un tas svarīgais ir tas, ka sākuma posmā cilvēkam ir tāda kā viņš apzinās to situāciju, sāk interesēties, vāc informāciju, un consideration posmā cilvēks ir pieņēmis lēmumu, viņš ir pieņēmis lēmumu, ok, es virzīšos uz priekšu, es esmu izpratis jau to problēmu, bišķiņ labāk, to situāciju virzīšos uz priekšu, un iešu uz nākamo soli, lēmumu pieņemšanu, bet šeit jau cilvēks saņem vēl vairāk informāciju, jo precīzākus ir risinājums meklē, un nākamais noteikti ir decision, tā kā lēmums ir jāpieņem, tad kuru galu galā no piegādātājiem, risinājumiem, un kuru no tiem pakalpojumu sniedzējiem izvēlēties. Un pēc tam, protams, pēdējais ir action, jeb rīcība, kur vienkārši tiek pieņems lēmums, notiek rīcība. Un šeit arī, protams, var kaut kādas lietas integrēt, bet mēs šobrīd liksim vienkārši to ārā, jo parasti 3 populārākie ir awareness, apzināšanās, consideration, apsvēršana, jeb decision, lēmuma pieņemšana. Nu, lūk, un ja jūs, tas, ko mēs arī runājām tajā lekcijā, kas šodien iznāk ārā mūsu e-komercijas akadēmijas studentiem, tur es stāstīju par pircēju personu. Kādā veidā definē pircēju personu, kādēļ viņa ir svarīga un tā tālāk.
Un viens no soļiem bija tieši par to pircēja personas definēšanu. Tas, ko arī šodien būs tajā lekcijā, un nākam vēl viens no tādiem lieliem blokiem bija tieši par šo pircēju ceļojumu. Un ja jūs zinat divus šos te svarīgos komponentus, kā pircēja persona, kas viņam ir nepieciešams, ko viņš grib atrisināt, kādas ir viņa problēmas, kādas iespējas viņš meklē, kā viņš domā, kāds lēma pieņemšanas process. Un ja jūs zinat šo te pircēju ceļojumu, kā šis pircējs iet cauri visam šim te posmam, šim te procesam, jums ir iespēja radīt saturu tieši priekš šiem te katra no šiem posmiem. Un bieži vien tā, kad, piemēram, potenciālais klients jums, pieņemsim, iedomāties, jūs gribat iegādāties velosipēdu, un jums nav ne jausmas nekādas par to, kādu velosipēdu iegādāties, kurš man velosipēds šobrīd vajadzīgs būtu. Man pilsētai, tur mežam, kalniem, tāliem braucieniem, šosejai, tur dubļiem, nobraucienam tikai no kalna ir dažādi. Es neesmu eksperts, bet tie velosipēdi ir dažādi. Tas ir kaut kādiem dēļ, viņš saprata, ka viņam radusies tā vajadzība, tā ričuka, un viņš sāk tur iet pētīt. Un tas, kas jums ir svarīgi, tur, piemēram, kas ir tie jautājumi šajā te procesā, jautājumi, kuru jums vajadzētu izprast, un ja jūs šos jautājumus izprotiet, jūs varat radīt pretī uzreiz atbilstošu saturu. Pirmkārt, jau kā pircējs identificēja savu problēmu vai vajadzību, kādā veidā viņš identificēja. Jums jāsaprot no šī pircēja, jāuzdod jautājumu, kā jūs sapratāt, kas jums bija pirmie signāli un tā tālāk. Jo mēs esam radījuši arī, piemēram, mēs esam radījuši mājaslapu tādam uzņēmumam GK Neiroklinika, kurš mēs viņu vienkārši attīstījām to lapu, to projektu, un mēs radījām viņiem tādu sadaļu noderīgi. Un viņiem tur sadaļa par galvas sāpēm, ir par insultu, par dažādām slimībām. Un, piemēram, te pircēja ceļojumā, ja jūs zinat, kādā veidā, pieņemsim, cilvēkam var būt migrēna vai kaut kāda cita slimība, kas ir saistīta ar galvas sāpēm vai izraisa galvas sāpes. Un cilvēks ies Googlē meklēt galvas sāpes, reiboņi, un jūs zinat, ok, potenciālam klientam pirmie simptomi mūsu te slimībai, mūsu te situācijā ir galvas sāpes vai reiboņi. Un tad jūs zināt, ka jums jāuzraksta raksts par šo tēmatu tieši par galvas sāpēm vai reiboņiem, un cilvēks ies Google meklētājā meklēs atbildes uz šiem jautājumiem, un viņš, kur nonāks jūsu mājaslapā. Jūs varat paskatīties, ierakstīt Google meklētājā galvas sāpes, reiboņi, un jūs noteikti atradīsiet kaut kur to pozīcijās GK Neiroklinikas mājaslapu. Un tas ir tas, kādā veidā jūs varat mierīgi paņemt un radīt saturu, un cilvēki ievadīsiet nevis patiešo pakalpojumu sadaļā, bet viņš būs awareness fāzē. Viņš meklēs risinājumu, tieši simptomiem skaidrojumu, ienāks blogarakstā, un tad no blogaraksta jūs atkal viņu aizvedīsiet uz pakalpojumu sadaļu. Tad noteikti svarīgs jautājums, kā pircējs raksturo savu izaicinājumu un vēlamo rezultātu. Kā pircējs raksturo, jo tad atkal jūs šo te informāciju varat mierīgi iekpīt iekšā pārdošanas tekstos, atkal blogarakstos, vai tos pašos pakalpojumu atvērumos, jo, kā mēs zinām, vienu atvērumu Google meklētājā, tieši Google meklētāji nav vēlams optimizēt kā vairāk uz kaut kādiem 1, 2, 3 atslēgvārdiem, un ja jūs pārāk daudz keywordus liksiet, jūs nevarēsiet veiksmīgi nooptimizēt. Tādēļ ir reizēm jūs ir kaut kādus tekstus jūs liksiet pakalpojumu sadaļā, optimizēsiet, un kādus tekstus jūs liksiet bloga sadaļā. Tad noteikti būs svarīgs jautājums, kā pircējs izglīto sevi par vajadzības vai problēmas risināšanas iespējām. Kādā veidā viņš izglīto sevi un kādā veidā viņš iet, kurā vietā viņš meklē, kādos resursos. Tas var būt sociālos medijos, tas var būt kaut kāds, nezinu, jauno māmiņu tur klubs vai kaut kāds ziņu portāls vai kaut kāds ir tāds kursors LV, būt LV, dažādi nišas specifiskie resursi, kurās vietās viņš iet izglītojās kaut kādos diskusiju fórumos. Bijuši es arī, es beigās neesmu fórumos sēdētājs, bet tad, kad man bija situācija, kad es gribēju pirkt mašīnu vai kaut kādu jautājumu risināt, es gāju Volvo formā, reģistrējos, tad es gāju cilvēkiem, uzdevu jautājumus, kā labāk izvēlēties un tā tālāk. Un tad, ja jūs esat tajā formā, jūs arī varat tur dalīties vai uzrakstīt atbilstoši, jūs redzat, kādu formā jautājumu cilvēku uzdod, uzrakstiet blograkstu un iemetiet šai atbildēji cilvēkiem, kas uzdod šo jautājumu, iemetiet tā linku uz jūsu lapu. Tas arī veids, kādā veidā jūs varat integrēt iekšā un cilvēki ies uz to fórumu, meklēs jautājumus, rakstīs jautājumus, meklēs atbildes un nonāks pie jums. Tad ir noteikti svarīgs jautājums, kāda ir pircēja bezdarbības sekas, kādas ir bezdarbības sekas, ja pircējs, potenciālais klients neiet un nerisina savu to vajadzību.
jo tad tādā veidā jūs varat viņu informēt par šīm potenciālām sekām. Viņš sāk, piemēram, izpētīt, skatīties, viņš joprojām awareness fāzē, bet viņš iet cauri un viņš iet skatās to rakstu, lasa, un jūs varat noinformēt par sekām. Un tādā veidā jūs varat viņam teikt, hei, vecīt, šis nav tas, ko tev vajadzētu atlikt, jo, ja jūs to nedarīsiet, tās sekas būs tādas, un tādā veidā jums ir iespēja to potenciālo klientu pavilkt sev tuvāk un vismaz dabūt pieteikties, saka, hei, neņemiet, nepērkiet mūsu pakalpojumu, pieskieties uz konsultāciju, un tādā veidā jūs dabūsiet šo te cilvēku potenciālo tuvāk caur tādu saturu. Vēl tāds svarīgs jautājums, ko jūs varat atrast atbildes un integrēt savā satura stratēģijā, ir, vai pircējiem ir pareizie priekšstati par vajadzības vai problēmas iespējamiem risinājumiem. Vai pircējiem ir vispār priekšstati pareizi? Tas arī mūsu nišā ļoti bieži, kad ļoti daudz uzņēmumu mēs redzam, kad ir ļoti sliktas mājaslapas, nekvalitīvas mājaslapas. Viņi tās mājaslapas dabūja, tāpēc, ka viņi nemācīja programmētājiem uzdot pareizos jautājumus, programmētājs nepareiz darbu izdarīja, viņi nepareiz darbu uzņēmumu nodefinēja, un tur tas rezultāts ļoti slikts. Vai, piemēram, neiet cauri analītiskiem posmam. Un tieši tādēļ, piemēram, arī mēs esam tos kursus radījuši, caur kuru mēs stāstam tieši par šīm lietām un parādam, kādā veidā pareizi šo lietu risināt. Un tas ir tas, kā arī jūs varat varbūt kaut kādu bezmaksas kursu uztaisīt sev, savam uzņēmumam. Mēs arī esam mājaslapā mūsu kbt.lv sadaļā mājaslapa izstrāde. Mums ir izveidota tāda sadaļa bezmaksas 5 lekcijas, kur cilvēki pierakstās un saņem bezmaksas lekcijas. Un cilvēki pa laikam viņas pierakstās, atstāja e-pastu, padabīja tās lekcijas, noskatās. Un tādā veidā mēs izglītojam savus potenciālos klientus par to procesu. Tad tas ir tas, kādā veidā jūs varat izglītot un saprast, vai viņiem pareizi priekšstati vai nav pareizi priekšstati. Un jums ir iespēja viņus izglītot dažādā veidā ar saturu un radīt to pareizo priekšstatu par to, kā jārisina viņa problēma situācija. Kas ir ļoti svarīgi? Man ļoti šis patīk, ļoti man patīk šis tā kā, jautājums, kurš ir parasti jāatbild, kā pircējs izlem, ka problēma vai vajadzība ir jārisina prioritāri, nevis vēlāk. Jo ikvienam, mums liekas, ja mēs esam mājaslapu izstrādātāji, mājaslapu ražotāji, internetveiklu izstrādātāji, mēs ejam pie uzņēmumiem, uzņēmumi nāk pie mums, un mēs sakām, hei, jums jāstais mājaslapa, jums ir jāceļ pārdošana, tagad cilvēki Covid laikā visi sēž mājās, vai tur uzņēmumiem vajag taisīt internetveiklus, jums tādā veidā piesaistīt klientus un tā tālāk. Jums tas ir nepieciešams. Mums liekas, ka tā ir ļoti svarīga lieta, mums liekas ļoti svarīgs risināmais jautājums. Bet mūsu klientam ļoti iespējams ir vēl lielākas problēmas, kuras jārisina, ka mājaslapa pēties, par ko viņš domā. Vai, piemēram, šādā krīzes situācijā, kad ir cilvēki, kam šobrīd arī, teiksim, tas pats darbs nav vai ir ienākumi mazinājušies, un tad ir tā situācija, ka mums liekas, jūs ražojat kaut kādus blociņus, kas maksā tur 40 eiro. Viņi kā fancy, smuks ietvariņš, viss skaisti, ir stilīgi. Bet, ja, piemēram, krīzes situācija, jautājums, vai jums kā blociņu vai, piezīmu tādu grāmatu ražotājiem, vai tajā brīdī jūs konkurējat krīzes situācijā ar citiem šādu pašu priekšmetu ražotājiem, vai patiesībā jūs tajā brīdī konkurējat ar kaut kādu, spa salonu, veselības centru vai kaut ko citu, jo tad cilvēks to naudu, viņš skatīsies, kur viņam to naudu likt, vai man pirkt kaut ko fancy un stilīgu, vai varbūt es to naudu ieguldīšu savā veselībā, vai es varbūt ieguldīšu kaut kādos izaugsmē, kaut kādos kursos, un tādā veidā es uzķūnēšu savas zināšanas, un es būšu vērtīgāks darba tirgu. Un tajā brīdī tas svarīgais, ko ir jāsaprot, ka tajā brīdī jūs nekonkurējat tikai un vienīgi ar saviem tiešiem konkurentiem, bet konkurence jau parādās pilnīgi citās sfērās. Un tad ir jautājums, kā pircējs izlemj, ka problēmai vajadzība jārisina prioritāri, nevis vēlāk. Un tas arī, ja jūs saprotat, kā viņš izlemj, kā viņš pieņem to lēmumu, jūs ar saturu, visādiem mārketingu vai tā tālāk, vai komunikāciju jūs varat radīt viņiem šo tādu priekšstatu vai izglītot un tā tālāk, un atkal tādā veidā soli pa solim vilkt tuvāk sev potenciālam darījumam. Un tas, kas arī šeit parasti ir, kad jūs saprotat gan tos jautājumus, gan tos soļus, jūs radat saturu, jūs komunicējat tā tālāk, katrs tas solis, kurā tas potenciālais cilvēks, potenciālais klients ienāk iekšā jūsu lapā, kaut kādā saturā, kaut kādā LinkedInā vai Facebookā vai Instagramā, jebkurā citā satura, kaut kādā medijā, sociālā, katru reizi viņš izlasa, viņam rodās kaut kāda patīkama sajūta, atrisināta problēma, tā tālāk, un viņš soli pa solim virzās klāt, un šādā veidā viņš arvien vairāk un vairāk virzās tuvāk jums. Mēs iesim tālāk tagad pie otrā consideration, jeb apsvēršanas, jeb apsvērums fāzes, un es jums stāstīšu par nākamiem jautājumiem.
Taču, ja jums šis te saturs noderīgs šķiet, un ja jums liekas, ok, šis ir kaut kas ļoti vērtīgs un būs noteikti, jūs noteikti kāds jūs draugu radu paziņu lokā, kas Facebookā kaut vienam cilvēkam šis te saturs noderēs, nošērojiet, mēs to ļoti, ļoti novērtēsim. Jo mums šāda satura sagatavošana parasti prasa 2-4 stundas, un mēs viņu gatavojam un veidojam. Un labākais, ko jūs mums varat palīdzēt, mēs jums dodam bezmaksas saturu. Labākais, kā jūs mums varat atdarīt to karmu, atpakaļ dabūt savējo, nopelnīt karmas punktus, ir vienkārši nošērojiet šo te saturu vai ietagojiet komentārā kādu, kuram tas varētu noderēt. Un es domāju, ka cilvēks būs priecīgs šo te informācijas vienību atrast lielajā Facebook informācijas blāķī, un es domāju, jums noteikti kāds būs tur priecīgs. Tā, es apstīšos par jautājumiem, vai mēs varam iet. Kaut kas ar asumu laikam niķojās. Okay. Jā, par to asumu mums būs vēl jāparisina, jo mums lielais reizēm izaicina. Mēs jau šitam mēģinam piešauties. Mēs laikam mums tur vēl tie kamerai būs asumiņš jāpiestrādā, bet mēs ar katru laiku upgradeosimies un būs labāk un labāk. Tad, kad mēs esam consideration fāzē, jeb apsvēršanas fāzē, tad nākamais parasti ir tā, ka potenciālai pircēji jau ir definējuši savu iespēju. Viņi ir tā kā skaidrāk definējuši, kas ir tā iespēja, kas ir tas mērķis vai izaicinājums. Viņi ir apņēmušies to risināt. Viņi ir apņēmušies, ok, es iešu tagad risināšu. Viņi izvēlas dažādas pieejas vai metodes, kas pieejamas mērķa sasniegšanai vai savas problēmas risināšanai. Viņi tajā brīdī, ok, viņi ir definējuši savu problēmu, viņi definējuši savu mērķi, ko viņi grib atrasināt. Viņi jau saprot, ka viņi ir sapratuši apmēram, ir dažādas pieejamās risinājumi, dažādi scenāriji, kādā veidā varētu aiziet un atrisināt šo te visu viņu to situāciju, un tad viņi virzās tālāk, un viņiem ir dažādi jautājumi. Viens no jautājumiem, kādus risinājumus pircējs apsver. Jums būtu vērts zināt tieši kādus pircējus risinājumus apsver. Vai tas ir ražotāji, brendi, modeļi, nezinu, tur mašīnām, tur tādu marku, tur apaviem tādu savā starpā salīdzina, ziemas riepas tagad ir aktuālas, vai piemēram logu ražotāji, vai mēbeles dažādas. Un tad, piemēram, jāsaprot, kaut vai man liekas tāds piemērs šis te laiks, kad ir cilvēki daudz strādā no mājām, bet ofisi bieži vien šajā laikā arī sāk domāt, kādā veidā tomēr radīt to vidi, kurā cilvēki arī šajā Covid laikā labprāt strādātu, vai kā šajā laikā nodrošināt to drošību. Un tādi ir daudz dažādi uzņēmumi, kas arī mūsdienās tur vairāk jau sāk parādīties šajā visā laikā, kad tur tādas, piemēram, starp sienas starp cilvēkiem, vai tur tas un tas, kādā veidā, teiksim, var nodrošināt šo te šajā laikā drošību. Un tad jautājums ir, kā tas potenciālais uzņēmējs, kurš skatās tur dažādiem mēbeļu piegādātājiem, kādā veidā viņš pieņems lēmumu, kuram par labu izvēlēties. Tādēļ ir svarīgi saprast, kā pircēji izglīto sevi par šiem risinājumiem un dažādiem veidiem. Tas ir, kādus risinājumus pircēji apsver. Nākamais ir, kā pircēji izglīto sevi par šiem, kāpēc uzsvērt svarīgi sevi, kā pircēji izglīto sevi par dažādiem risinājumiem. Tas ir tas pats stāsts, kur viņi šeit meklē vēl definē to problēmu un tos mērķus vispārējo. Šeit jau viņi sāk dziļāk iet tajā visā, viņi atrod dažādi risinājumi un kā viņi tālāk izglīto. Kas ir tā informācija, ko meklē, kā viņš šo informāciju meklē un tā tālāk. Tādēļ šis ir ļoti svarīgs, saprotot, jūs varat ģenerēt saturu augšā. Nākamais ir, kā pircēji vērtē katra risinājuma plusus un mīnusus, kādā veidā viņi izsver, kas ir tas, kādā veidā, uz kuriem plusiem, mīnusiem skatās, kas viņiem ir svarīgāk. Tas pats tām pircēju personām, ja jūs zinat, kam viņi dod priekšroku. Ir cilvēki, kas saka, es gribu vislētāko. Man ir alga, es gribu vislētāko, griežam cenas zemāk. Ir cilvēki, kuri saka, es labāk nopērku vienreiz Mercedesu, nekā, 5 reizes pērku Opeli. Bet, jo mums ir bijis viens klients, kuram mēs taisījām vienu projektu, viņiem bija situācija tāda, kad viņiem viens uzņēmums piedāvāja pa summu X uztaisīt lapu, un mēs viņiem, viņiem tas projekts neizdevās, viņiem tur viss apstājās, mēs viņiem piedāvājām par 3 reizes lielāku summu, un viņi paņēma. Un viņi teica, hei, mēs labāk tiešām uztaisam profesionāli, kārtīgi, vienreiz, un uz daudziem gadiem uz priekšu, nevis mēs vienreiz tur ņemām pa lēto, mēs netikām galā un tā tālāk. Tad ir dažādi cilvēki, dažādi domā, dažādi pieņem lēmumus, tāpēc jums ir svarīgi saprast, kā viņi apsver, kā viņi pieņem šos lēmumus. Un kā pircējs izlēma, kurš risinājums viņiem ir vispiemērotākais. Kā es varu zināt, ka tas tieši man piemērotākais risinājums? Kā es varu zināt, ka tas risinājums tieši manai situācijai piemērotākais, nepārmaksājot lieki? Tādēļ tas arī ir tāds svarīgs jautājums, kuru vērts ir spēt atrisināt, uzzināt un tā tālāk.
Un šos jautājumus, visus šos jautājumus zinot, šīm atbildēm, intervējot savas pircēju personas, uzdodot jautājumus, intervējot potenciālus klientus, intervējot esošos klientus, intervējot tie, kas vēl tajā procesā, ir dažādas metodas, kā var, nezinu, jums vēl kāds atsūta, hei, sagatavo man, piedāvāja, man interesē šis te, nezinu, tur katls vai krāsas vai kaut kāda mašīna, un jūs varat sākt jau uzdot jautājumus, kā jūs mums atradāt, ar ko jūs iepriekš runājāt, ko jūs apsveriet, kādus vēl tirgu lietas skatieties un sveriet. Tādēļ šie jautājumi ir atslēga saturam, kuru pēc tam jūs varat ražot un ģenerēt mājaslapā. Tā. Pagaidām, laikam, ar to viss ir kārtībā. Laikam, mums vienkārši bija pirmīs satraukums, mēs vienreiz testējām šo te kameru, un tad bija tāda, agrāk mēs ar telefonu vienkārši laidām cauri. Un tad mēs domājam, kādā veidā dabūt to skaņas kvalitāti augstāku, bildes kvalitāti augstāku. Un tad mēs kaut laiku apakaļ nopirkām tādu Sony kameru, uzlikām, tad mēs te eksperimentējām, un tad zinām caur datoru, un tad mums signāls iet caur datoru, caur programmu. Mums bija šis satraukums vai šī te uzparikte vispār, tā kā, jo mēs vienreiz skatījāmies, likās, ka bija šī tā bilde plūst, bet laikam izskatās, ka šoreiz būsim atrisinājuši, un turpmāk varēsim nodrošināt šos te video attēlus, video pārraides labākā kvalitātē. Mēs jau trenēsimies, kā tur pieķunēt, visu pieslīpēt, bet es domāju, ka izskatās, ka būs bišķiņa upgrades mūsu satura kvalitātei. Tad trešais lielais bloks no attiecībā, kurā ir vērts, par kuru jautājumiem ir vērts dabūt atbildes, lai jūs varētu saprast, kādā veidā integrēt labāk savu satura stratēģiju iekšā pircēja ceļojumā, būs decision, jeb lēmumu pieņemšanas posms. Un parasti šajā lēmumu pieņemšanas posmā pircēji ir izvēlējušies iespējamos risinājumus. Viņiem ir izvēlējušies, viņiem ir kaut kādi, nezinu, tur bija 10 risinājumi, viņi nonāca pie izvēles par 2. Piemēram, noliktavas sistēmu uzņēmumus arī kaut kādi potenciāli klienti, ar ko mēs komunicējam par mājaslapas izveidi. Viņi šobrīd ir noliktavas sistēmas izvēles procesā. Un tad viņi vieniem sazvanās, otriem sazvanās, trešiem, ceturtiem, līdz viņi nonāks starp 2 sistēmām, noliktavas un grāmatvedības sistēmām, un tad viņiem 2 sistēmas stāv priekšā, kur izvēlēties. Ja? Tas nozīmē, ka šajā, teiksim, posmā pircēji ir izvēlējušies iespējamos risinājumus, pakalpojumu sniedzējus vai piegādātājus un izvērtē katra plusus un mīnusus, un lai pieņemtu gala lēmumu, tad ok, šim par labi mēs izvēlēsimies. Un šajā posmā rodiet atbildes uz jautājumiem, lai jūs zinātu, kādu saturu radītu, rodiet atbildes uz šādiem jautājumiem. Pēc kādiem kritērijiem pircējs izvērtē piedāvātos risinājumus? Pēc kādiem kritērijiem? Un kāpēc ir svarīgi to saprast, jo jums var būt situācija, ka potenciālais klients, teiksim, viņš apsver kaut kādu risinājumu ieviešanu vai kādu produktu pakalpojumu iegādi. Un viņam ir svarīgi, pieņemsim, lai jūsu tur produkts, es nezinu, ko darītu, varavīksnes šautu gaisā, vai ne? Un viņš nezinu, jums irādās neviens aprakstāt to nav ielicis, tāpēc, ka visiem jums birojā likās, ka tas ir pašsaprotami, likās, ka visi šitie te vienreģi varavīksnes spēja raidīt. Un jūs to nemaz neliekāt aprakstā. Izrādās, ka jūs potenciālam klientam tas ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Un ja jūs šo kā kritēriju neziniet, jūs nevarat ielikt pakalpu, teiksim, ne blograkstā uzrakstīt. Ne, jūs varat uztaisīt bloku sadaļu mājaslapā, kas par to stāsta. Vai, piemēram, atbalsts 24/7, tur piegāde 2 dienu laikā un tā tālāk. Visas šīs nianses, visi tie knifi, kas ir katrs tāds diezgan augstsinīgais faktors, pēc tā, ka diezgan precīzi izmērām faktors, un ja jūs nezināt, pēc kādiem kritērijiem izvēlās, tad jūs nevarēsiet šo iekļaut saturu tajā savā stratēģijā, rakstos, pakalpojumu aprakstos un tā tālāk. Tas ir svarīgs jautājums. Kad pircēji pēta jūsu piedāvājumu, kas viņiem patīk salīdzinām alternatīvām. Jo ir viens variants, ko vērts vienmēr jautāt, kas viņiem patīk, tāpēc, ka, ja jūs zināt, ka vieniem pircējiem tāds patīk, tad ziniet, ka jūs varat izcelt nākamajiem, un citiem varbūt vēl vairāk piestrādāt pie šī. Jo katram uzņēmumam, kā gluži katram cilvēkam, ir savas stiprās puses, ir vājās puses, un nevienmēr efektīvākais ir, teiksim, uzlabot vājās puses. Es saku arī to, ka labākais gājiens ir uzlabot savas stiprās puses, bet svarīgi saprast, kas ir jūsu tas āķis, kas ir tā pakalpojuma vai piedāvājuma labā foršā fīča. Tādēļ vērts saprast, kas viņiem patīk salīdzināt ar citiem. Nākamais jautājums. Kādas viņiem ir bažas, šaubas par piedāvājumu? Kādas viņiem ir bažas vai šaubas par jūsu izteikto vai sagatavoto piedāvājumu? Jo, atkal,
Jo vērts dabūt šīs atbildes, ir vērts šīs atbildes dabūt, uzdot šos jautājumus, jo ja jūs spējat, ja viņi pateiks un tā kā formulēs un definēs, tad jūs varēsiet arī šīs bažas kliedēt. Jo iespējams tā nav problēma, tā nav lielākā problēma, un jūs varat šo problēmu mierīgi atrisināt, vispār par to nevajag satraukties, bet, ja jūs to nezināsiet, jūs nespēsiet atrisināt šīs teiksim, šaubas vai kliedēt šīs šaubas, tādēļ jums ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, kādas viņiem šaubas vai bažas par jūsu piedāvājumu. Nākamais ir, kas vēl piedalās lēmumu pieņemšanas un ietekmē gala lēmumu. Kas vēl piedalās lēmumu pieņemšanā un ietekmē gala lēmumu. Es varu pateikt piemēru, kā ir piemēram mūsu nišā, mūsu kontekstā. Bieži vien tas mūsu ideālais potenciālais klients, pircējs, kas pie mums nāk, ir mārketinga vadītāja. Un viņa meklē informāciju, vai viņa meklē risinājumus vai situācijai, un tad ir tā, ka viņai ir tas, kurai ir jādod informācija, jo viņa sagatavo piedāvājumu, tālāk iet prezentē vadībai. Bet vadība, protams, ir tas maksātājs, un viņš gala lēmumu pieņems, vai tā uzņēmuma vadītāja, vai uzņēmuma vadītājs, vai tā ir vesela valde, un tā tālāk. Tas nozīmē, ka tur nav viens cilvēks lēmumu pieņēmējs. Reizēm ir tā, ka biroja administratori meklē mājaslapu izstrādātājus, mārketinga vadītāji pārskata, tad vēl nāk kaut kāds uzņēmuma izpildu direktors, tad nāk valdes locekļi un tur vesels cilvēku kopums, kas pieņem šo lēmumu. Kāds ir tas process? Varbūt arī vienkārši tāda situācija, kad vīram vajag aiziet pie sievas, parunāt, jo tur akceptu vai ne, dot svētību to, kad pērts. Un tas arī ir reāla situācija, kuras dēļ var vai nevar iegādāties kaut kādu produktu. Tādēļ tas ir svarīgi saprast, kas vēl piedalās lēmumu pieņemšanā. Un tas, ja jūs to zināsiet, tad jūs varat sagatavot saturu, piemēram, labāk, lai tas, pieņemsim, ko te pašā bloga rakstā uzrakstīt tādus, gan to citu lēmumu pieņēmēju šaubus, jo, piemēram, varbūt arī valdē cilvēki ir tādi, kas uz emocijām vairāk pērk produkciju, ir tādi parasti cilvēki, kuri skaitļi viņiem interesē, tādi, kas reizēm prezentēja piedāvājumus, viņi tā kā saka, šito tu man visu nestāsti sviestu, pat, no sērijas tā rupi runājot, visu to tāmi, kā veidojas, vienkārši parādi man gala ciparu. Ja, un tādi cilvēki, interesēs viņiem tādi, tādēļ, zinot šos te dažādus procesus, kā pieņem lēmumus, kādiem procesiem iet cauri, balstoties uz to, jūs atkal varat atdarīt visādas izdomāt saturu vai sagatavot veidu, kā vieglāk tam cilvēkam noprezentēt materiālu, izdrukāt materiālu no jūsu mājaslapas un tā tālāk. Nu, un te pēdējais, kas tāds vērtīgais, kā katrai iesaistītajai personai atšķiras skatījums uz lēmumu. Tas ir vērtīgs arī tāds informācijas, vienība vai gabals, ja jūs varat vai spējat atrast atbildes. Viens ir, jūs saprotat, kas vēl iesaistās lēmumu pieņemšanā, un otrs ir vēl svarīgi, ka jūs varat vēl saprast, zināt, kā katrs no šiem lēmumā iesaistītajām personām skatās uz šo te piedāvājumu, kā viņi skatās uz šo, kas ir kas tās iespējas ir. Ja man bija, un tas ir bieži vien labi, ka tas nav tur 5-10 eiro darījuma vērtībā, tas parasti var būt aktuāls, kur ir tūkstošos vērti darījumi, 10 tūkstošos, 100 tūkstošos vērti darījumi. Un es esmu bijis situācijās, kur ir valde, kur viens noskaņots pozitīvāk, cits noskaņots skeptiskāk, un tad katram ir savs priekšstats, katram ir savas domas. Viens saka, mums vajadzētu iet šo ceļu, cits saka, mums vajadzētu iet šo ceļu, ceturtais vispār nezinu, ko darīt tajā situācijā, vienkārši klausās. Tādēļ katram no šiem iesaistītiem cilvēkiem bieži vien tajā lēmuma pieņemšanas, jeb decision fāzē, ir atšķirīgs skatījums uz to lēmumu, un vērts zināt to, jo tad jūs zināt, kā ar kuru cilvēku varbūt sarunāties, ko tur informācija, kādu viņam dot un tā tālāk. Tā kā tas, un tad, kad ir pieņemts lēmums, tad ir rīcība. Tas, ko jūs varat, piemēram, tādi paši iekārtu tirgotāji vai kaut kādi, piemēram, katlus tirgo vai kas, jūs varat pēc tam, kad tas cilvēks tajā action fāzē vēl kaut kādas, viņš ir izlēmis, es ar jums strādāšu, es būšu ar jums, es pirkšu jums produktus un pakalpojumus un tos te, ko man nepieciešams, visu. Jūs varat izdomāt vēl kaut kādu papildus bonus, kaut kādu saturu, kaut kādas instrukcijas, vēl kaut ko iedot, lai tam cilvēkam vēl vairāk, viņš jau ir pieņēmis lēmumu, viņš jau ir gandrīz vēl bišķiņu uzpušot augšā to sajūtu un to gandarījumu un radīt to labo pieredzi. Tā kā tas ir tas, kur vēl var iet dziļāk, bet es galvenokārt gribēju apskatīties šīs te galvenos posmus, kas ir apzināšanās, lēmuma izsvēršana, consideration un decision lēmuma pieņemšana.
Un visi šie jautājumi ir vērtīgi, ļoti vērtīgi, ja jūs uz viņiem dabūsiet atbildi. Un viens ir dabūsiet atbildes, otrs ir rīkosieties saskaņā ar šiem te visiem jautājumiem un sagatavosies saturu, un tad jūs gudrā veidā mājaslapas sadaļā par pakalpojumu sadaļā izveidosiet saturu, bloga rakstus kaut kāds veidosiet, izglītojošo saturu un tā tālāk, un ar katru šo te posmu jūs vilksiet savu potenciālo klientu tuvāk un tuvāk, veidosiet attiecības, un beigās jums būs veiksmīgs darījums. Tas šajā reizei pa lielam ir viss. Apstīšos vēl kas jautājumiem un vēl par nākamo Facebook laivu. Nākamais Facebook laivs būs praktiskais Facebook laivs, kur es rādīšu ekrānā, iešu cauri, es rādīšu uz to, uz ko parasti es skatos tā operatīvi, pārskatu to vai novērtētu, vai mājaslapa ir kvalitatīvi uztaisīta vai nav kvalitatīvi uztaisīta. Tā ir tāda lieta, ko es nākošajā Facebook laivā stāstīšu. 16.00 otrdien KBT lapā noteikti piesakojiet eventam. Es domāju, ka Anīta un iekopējas linku uz šo te eventu. Tā kā, jā, tūlīt drīz, kurā katrā brīdī būs tūlīt links uz eventu, jūs varēsiet tur nospiest, tad noties un spiediet interested, going, lai jūs saņemat atgādinājumus par to, ka events tojās. Un tā kā tas, kas būs, nākamā eventa tēma ir, kad šaubīties par mājaslapas kvalitāti, tas ir tas, ko es rādīšu ekrānā, strīmošu, rādīšu, varēsiet uzdot jautājumus un noteikti ierodieties. Atcerieties nospiest like, nospiediet, hate, like, share, sirsniņas, jo Facebook algoritmam ļoti patīk, ja cilvēki miedarbojas ar kontentu. Un, ja jūs vairāk miedarbosieties ar mūsu kontentu, jo vairāk cilvēku to atklās, un es domāju, ka būs visas puses priecīgas un apmierināts. Tas, man liekas, šajā reizē arī viss. Skatos, ka jautājumu nekādu nav. Kā parasti saka skolā, tad, ja jautājumu nav, tad vai nu es izskaidroju visu lieliski, vai neviens arī neko nesaprata, bet es ceru, ka jums šis saturs bija ļoti noderīgs un tiekamies nākamajā Facebook laivā. Jūs arī droši varat pēc tam rakstīt komentāros arī tad, kad šis Facebook laivs ir beidzies, vai jūs rakstīt arī nedaudz vēlāk varat, kaut kad jūs redzat kaut vai pēc dienas, nedēļas vai mēneša. Mēs tāpat atbildam, sakojam līdzi cilvēku iesaistēji šajā te visā pasākumā un tiekamies nākamajā Facebook laivā.